arī citreiz aug mazas spalviņas uz dega, un tu tās arī pierādīsi. Var izraut. Ko dari uz poda sēžot? Galvans tas smēš, tā kā let me. Es nezinu, bija kaut kāda tāds krīze vienkārši. Es nezināju, tā kā es biju vienkārši pazudusi. Un tas mani ievada nenormāli dziļā depresijā. Es kādu laiku tā kā jutos pilnīgi lost. Viens caur sūdiem, un tu vienkārši nākamais sūds paliek vien lielāks, un to liekas, kur vēl sūdīgāk. Čau visiem, esat sveicināti jau mūsu otrajā epizodē. Kā sauc podcastu? Sālīti. Esat sveicināti Sālīti otrajā epizodē. Mums bija bišķiņ bail par pirmās epizodes publicēšanu. Pirmkārt, tas bija pirmā sērija. Otrkārt, vienkārši vispārīgi bija bišķiņ bail. Treškārt, tā tēma, man liekas, ir tāda sabiedrībā, nezinu, bija arī nedaudz feedback. Mums bija bail. Bet bija ļoti labi. Bet bija labi. Un cilvēkiem patika. Mēs saņēmām ļoti daudz komentārus, ka jums patika. Jā, man privāti rakstīja cilvēki. Privāti rakstīja bija vīrieši ar dažiem viedokļiem. Jā, un arī vīriešiem ļoti daudziem patika. Mēs gaidījām super lielu bumu ar to, ka vīrieši rakstīs kaut kāds hate komentārus, bet paldies jums, vīrieši. Jā, man likās, ka būs vairāk tāds kaut kāds hate, ko viņi tur runā šiem anglicismiem pa vidu. Bet man liekas, ka tas video tiešām raisīja tādu diskusiju, kas man liekas, protams, tā ir aktuāla tēma. Cilvēkiem patīk tiešām paklausīties par tādām tēmām. Mēs vispār visu laiku runājam par aktuālām tēmām. Tāpēc mēs ņemam līdzi arī nākamajā. Un, protams, viedokļi nevienmēr visiem ir vienādi, bet tas ir pats svarīgākais. Vienkārši runāt par jautājumiem, runāt par lietām, un mēs pastāstam, ko mēs domājam, un jūs komentāros pastāstiet, ko jūs domājat. So it was good. Es pat tā kā pēc tam montēju, tāpēc man likās, es kā klausījos tāds, oh my god, it's so good. Es nosījos epizodēs 5 reizes. Vienkārši it's so good. Un vispār, arī Spotifyā viņi var klausīties. Mēs esam Spotify, mēs esam arī Apple podcasts un vēl pārējās vietās. Es nezinu visur, kur tie podkasti ir, man liekas, arī tur mēs atrodamies. Un noteikti, ja jūs klausāties mūsu Spotifyā, lūgums atstāt mums atsauksmi. Tā kā reitot, reitingu. Jo pagaidām mums ir 0. Reitings. Tā kā nevis 0 zvaigznes, bet tā kā neviens cilvēks nav mūs noreitojis. Tā kā dabū 5% kuponu, ja noreitos mūs. Jā, 5% kuponu uz apskāvienu no mums. Alīna, kas ir jauns tavā dzīvē pa nedēļu? 2 nedēļām. Zini? Baigi nekas. Nē, es biju atsākus treniņus. Es aizgāju aizvakar uz zāli. Vai es esmu apmierināta ar to, ka es neesmu bijis 1,5 mēnesi zālē? Nē. Vai es esmu apmierināta tagad? Nē. Jo man sāp viss ķermenis. Tas bija visbriesmīgākais, kā pateikt, visvieglākais treniņš, laikam, kādu es jebkad esmu taisījusi. Jā. Un man vakar kājiņi, viņi tā kā šitā gāja, un tā, karoči, es nevarēju salocīt kājas vispār. Tāpēc man šobrīd ir tāds pārdoms, vai es vispār gribu nodarboties ar sportu, un vai sports ir man domāts. Es tieši atvēru MyFitnessu. Es klubā neesmu bijis 29 dienas. Bet, man bija vairāk. Un es nebiju arī MyFitnessā šoreiz. Kur tu biji? Fiturā. Tajā piņķu zālītā. Ok, fancy. Jā. Es arī neesmu... Kas? Kas tev jauns? Es pierakstīju, zini kā, Fusion Pilates uz MyFitness. Tā ir sāpīga tēma, vai ne? Jo tu nekad jau nevari pierakstīties. Ja tu gribi, tev vajag tieši to brīdi noķert, kad atver vaļā to pierakstu, lai pierakstītos tam Fusion Pilatēm. Es vienmēr tieku. Es vienmēr uzlieku tā kā tur rindā ar kaut 55 cilvēki, bet tā kā viņi pa to nedēļu atbirst, un es tāpat tieku. Jo es visu laiku, es nezinu, un es beidzot pierakstīju. Es pēkšņi, zvaigznes bija sastājušās, jo es nebiju plānojusi, tā kā, bet tieši sēdēju gultā tajā brīdī un atvēru to MyFitness tieši, kad tas pieraksts atvērās vaļā, un man viņš pat gāja, tā aplikācija viņu nekošoja, un es pierakstījos tam Fusion Pilatēm. Pirms 2 nedēļām man bija tāds, es uz viņām beidzot aiziešu. Un? Man ir tāds meetings rītajā laikā. Tā kā nebūs man Fusion Pilates, diemžēl. Bet piesakies nākamnedēļ kaut ko. Tu tiksi, es tev čis. Ok, es pamēģināšu, jo es arī tā biju izdarījis kaut kad, es biju pierakstījusies uz kaut ko, mums ir par rindā, aizmiršus par to, jo es nebiju ierakstījusi kalendārā savā, jo man tāds, tur ir rinda milzīga. Un es skatos, ka man vienkārši kaut kādos 6 no rīta atnākas notifikācijas, kad esmu tikusi rindā, un es viņš ir jau kaut kādos 9 no rīta. Protams, kad viņi tā kā... Bet tu atsaki viņas laicīgi? Nē, es pamodos 10. tajā dienā. Man būs soda nauda vēl par to. Tā kā... Viņi neiet uz zāli, viņi maksā par abonementu, un viņi vēl sodu maksā. Jā, vai ne? Why?
Es saku, man ir āda pie deguna pielipus. Es biju ķemeru purvā, un man tā sapūta to šnobeli, ka man ir... Viņi nevar tā dabūt nost. Man bija sarkans deguns pēdējās dienas. Man vajag pincet. Šo es noteikti atstāšu kopējā sērijā. Bet jā, man ir vienkārši milzīgs sausas ādas pleķis pie deguna. Es nevaru viņu dabūt nost. Es jau viņu mēģināju kašāt. Es jau šodien biju ofisā. Es domāju, ka visi domā, ka man ir puņķis pie deguna tā kā pielipis. Bet neviens neko neteica. Bet... Un es nevaru, man bija sarkans deguns. Pirmkārt, es tieši pēc fucking Rudolfa. Nebija tikai to, ka man ir sauc Santa vēl. Es tieši pēc... Es vēl neesmu bijuši tik tūs vienā brīdī. Man arī citreiz aug mazas spalviņas uz deguna. Tu tās arī pierādīsi. Es varu izraut. Tas deguna gals ir tā kā ciets. Viņš... Jā. Jā. Nu labi, atgriežamies. Atgriežamies. Kas vēl jauns? Vakar izdzēsu visas aplikācijas no sava telefona. Jo man ir 2 telefoni. Man ir mans darba telefons, kas ir mans vecais telefons un mans personīgais telefons. Bet es šo darba telefonu vispār nebiju izmantojis. Viņš izlādējās vienkārši kaut kur mētājās mājās. Un man bija tāds viss. Jo es katru vakaru... man ir atkarība no TikToka. Un jā, man tāds, es nedarīšu TikTokā, jo es uzliku to timeri, tā kā, ka tev pēc cik turā laika telefons saka, ka tu jau esi sasniedz to. Un tad es vienkārši vai nu turpināju TikTokā vai aizēju uz Instagram rīliem, tā kā. Lai gan Instagram rīli nehito tāpat kā TikToks, bet... Man otrādāk. Es esmu Instagram rīlu algoritmu tā sakačājusi, ka man tikai tur ir tā man humora deva, un es ieju TikTokā, un viņš jau ir aizmirsis mani. Viņš ir pazaudējis man to īsto mani. Jo man cerēs tā, ka es paskroloju klientu, tā kā jau man ir kaut 7 TikTok profilu telefonā, es paskroloju klientu, TikToks man tāds, un tad ies savā, un tas tā kā... Nu, man tā ir manā TikTokā. Es to savu For You page, you have built brick by brick, tā kā viņi ir tā kā, Nu, man tā ir ar Instagram, jā. Es ieju iekšā, pilnīgi katrs video ir tā kā... Viņš hito vienkārši, jā. Un es izdzēsos visu no savu telefonu, man nav Instagrams, man nav TikToks. Tad, kad aizies tolti, man nav ko scrollot, bet... Ir savi plusi, ir savi mīnusi. Ko dari uz poda sēžot? Domāju. Wow. Esmu viena ar savām domām. Vai arī es vakar, jo es visu atninstalēju vakar no rīta tikai. Tā kā šī ir ļoti jauna pieredze manā dzīvē. Es nezinu, vai tā, ka mēs filmēsim nākamo podcastu, vai šis būs vēl aktuāli. Jā. Bet vakarā es arī kaut ko tā kā daru. Un pēkšņi tā kā, vienkārši muscle memory, tieši paņem to telefonu. Un es ievēroju, kad es sāku turēt galerijā. Es vienkārši skatījos kādas savas vecas bildes un video, lai tā kā arī kaut ko skrolu. Tā kā lasi ingredients kaut kādam pušumajam. Jā, apmēram, tā kā kaut ko es tur darīju. Bet pēc gada Santa kaut kāda plastilīna lipiņa sēžot uz poda. Bet visāds tāds jau vakarā to savu šito... Nevis scrapbook, bet man ir tas bullet journals. Bullet journal pildīja, rakstīja savus aprīļa mērķus. Uz kaut ko poda? Nē. Nē, vienkārši vakarā, man vakar aktivitāte. Es dzēru tējiņu, visu, ko tur darīju, zīmēju kaut ko. Man bija, tāds patīkams vakars īstenībā bez tā telefona nebija, bet tik laikam ir tā, ka viņu atbloķēju, man gribas tā kā uzspiest kādas aplikācijas, bet man nav kur spiest. Bet tagad būs labs laiks, visu laiku, kad pasākumi notiks vairāk iesārā. Jā, es tieši domāju. Nākamnedēļ ir tie visādi vecrīgas festivāli, kaut kas tāds. Jā. Tas nebūs vairs nākamnedēļ, mēs ieliksim podcastu. Jā, jautājums, ka mēs šo publicēsim, bet iespējams šīs nedēļas weekendā. Tā, kad jūs šo klausāties šīs nedēļas weekendā. Jā. Bet kas vēl man jauns? Es pagājušajā epizodē teicu, kas bija uz randiņu. Atkal satikos ar to pašu personu, ar ko es biju randiņā. Man bija mazs piedzīvojums, bet es domāju, es lielākās detaļās visā šajā ieslīgšu būt pēc pāris epizodēm. Tagad tas viss būs jau nosatlojies, ka būs tāds skaidrs skats uz visu situāciju. Tad varbūt par to. Vispār tas bija es nezinu, vairāk par hate komentāru, bet man bija komentārs pie mūsu podkasta tās epizodes. Es lasīju. Meitene pa labi augustā izšķīrās un septembrī aizgāja uz randiņu. Es lasīju, jā. Pirmkārt, parasti saka, ka sievietes, tā kā viņas ir attiecībās, viņas mentāli izčakojas ārā, jau daudz ātrāk izšķirās. Otkārt, jā, lai gan tas bija pagājis pusotrs mēnesis, man bija aizgājis uz randiņu, bet es to randiņu gāju ne ar nopietniem nolūkiem, man bija citi sautīgi nolūki, tā varētu teikt. Tā kā, nebija tā, ka es meklēju nākamās attiecības. Jā. Tieši tā. Tā kā, a girl wants to smash, tā kā let me.
Vai tagad būtu labs intro smaržburgeriem? Ak, Dievs! Jā, jo mūsu šodienas ēdienas ir... Mēs arī... Šis būs intro smaržburgeriem. Mūsu šodienas ēdienas ir smaržburgeri no Augsburgeriem. Jā, man liekas, es esmu iespējams sūtījusi viņus, vai arī viņiem citos festivālos nav bijuši food trucks. Ir, jā. Jo man liekas, man ēdusi viņus tā kā no food truckiem, bet nekad neesmu tā kā, no, man liekas, tā kā... Kā tu ēdus, ja tur ir gaļa visu laiku? Tu esi to vegānu ēdus? Jā, es pat nezinu. Man skatās, Summer Soundā bija, man liekas, kaut kāds, vai arī es ņemu kaut kāds netīros free, es nezinu. Jo es tā kā zinu to zīmolu, bet man nav tāda viena skaidra pieredze, kuras atcerētos. Nu, viņi tās maicīs tājas visus. Jā. Burgeri! Wow! Pasties! Vegānais. Viņam bija turku zirņu un kaut kādu vēl kale, man liekas, priekšā bija klāta. Neizklausījās, ja godīgi pēc tā apraksta. Labi, bet es kā veģetārietis ietestēšu, vai AOK burgeriem ir labs veģetārais piedāvājums. Man atkal bija kaut kas ar Kā sauc tavu burgeri cilvēkiem, kas klausās un neredz šo? Plūcinātas, lielopu, cūgaļu. Jā, kaut kas plūcināts. Jā, bet izstās ļoti labi. Starp citu, arī Spotify, ja jūs klausāties, Spotify pieejami ar video, var skatīties podcastu. Tā kā, ja negrib YouTube reklāmas, tad var tiem, kam ir premium, mums skatīties tur. Nu, un miljons mērcītes. Es teiktu svētīgi, diezgan svētīgi. Ļoti svētīgi. Tā, mans izstās, viņš izstās veģetārs, pasties. Viņš izstās pārāk veselīgs, varbūt, viņš burgeru. Skatīsimies. Viņš tāds... Šis būs šķīps. Jā, viņš ir šķīps. Varbūt mums vajag cimdus. Tev ir cimdiņi? Jā. Wow! Jā! Un salvetītes arī darētu noteikti. Te ir mitrās saldītes un sausās saldītes. Damn! Tev ir cimdiņi burgerēšanai? Nu, vienkārši gumijas cimdi. Man bail, ka kaut kas te varētu visā šajā procesā iet pa dirsu. Kaut kas pa tavs dīvāns varētu iet pa dirsu pēc visu šitā pasākuma, kas tūlīt notiks. Ja kādam ir dīvāna tīrīšanas uzņēmums, mēs būsim priecīgi. Mēs esam atvērti sadarbībām. Sazināsies, jā. Mēs vispār esam atvērti sadarbībām, ja tev ir jebkāds uzņēmums. Garš kārpiņas ar tām mērcēm. Šis ir ļoti labi. Iet vienkārši uz augstāko stāvu. Let's fucking go! Mums garšo. Tā, es domāju, ka viņi būs tāda vairāk turku zirnīgāk, bet viņi ir ļoti nice. Viņi ir tā kā Beyond Meat tā kotletīte. Jā? Kāpēc viņi dirsa? Varbūt viņi ir no turku zirņiem tā kā taisīt. Es nezinu, bet viņi ļoti labi. Viņi tā kā, man viņu ēdot, man liktos, ja es nezinātu teikt, vienkārši kaut kāds Beyond Meat. Tā kā. Bet sakārtojiet savas platformas, jo Beyond Meat ir... Bet varbūt tā nav Beyond Meat, bet izstās pēc Beyond Meat. Bet viņa ir tāda stila kotleta. Es nezinu, vai tas ir. Varbūt tas ir viens cita firma, kas taisa līdzīgas kotletes no turku zirņiem. Es nezinu. Jo parasti ar Beyond Meat ir rakstīts tā kā Beyond Meat. Nu, viņš garšo tā kā, ne pēc zirņiem. Viņš garšo tā kā kaut kāds tur modificētas. Nu, ļoti labi. Es jums ieteiktu sakārtot savu platformu un rakstīt, ka jums ir... Jo pēc nosaukuma neizklausījās labi. Jā, tā kā tās visas turku zirņu kotletes, viņas parasti nav garšīgas. Viņas parasti ir jā, bet šitas ir reāli labi. Vai tu esi priecīgāk nekā pagājušais, ka mēs ņēmām lulu picu? Jā, tā pica nebija laba. Zini, es par tavu picu sapņoju vēl joprojām. Kas tavs mīļākais ēdiens? Skābeņu zupa. Nopietni? Jā. For real? Es mīlu skābeņu zupu. Es viņu teicu katru dienu. Tā kā, es parasti savu vispār milzīgo tā kā ģimenes katlu mājās. Es vienkārši pats viņu epādu 2 dienās. Bet tā kā mīļākais ēdiens. Ja es mirtu, un varbūt mans pēdējais ēdiens, es pēdējums, ka... Wow! Zini, labi, vasaras laikā augsto zupu. Es ņemtu augsto zupu vasarā, un ziemā es ņemtu skābeņu zupu. Tas nav normāli, es apzinos, tas nav normāli. Tas ir crazy. Man patīk arī griķi ar silto mērci. Kas ir tavs mīļākais ēdiens? Nu, esmu tāds nenormāls gaļēdājs. Man ļoti garšo viss, kas ir ar gaļu. So, es teiktu kaut kāds steiks. Man tāds gan smērcīt ar kartupeļiem. Burgeris. Bet, ja es tā kā mirtu rīt, un man šodien prasītu, vai ko es gribu ēst rītā, es pateiktu vienkārši, tā kā kilograms gaļas vienkārši labi. Sašļiku tā kā ceptu vienkārši?
Nē. Nu, tā kā steikus laikam. Tāds bišķiņ ar suliņu. Tāds. Saknās medus steiku dzīvē. Vēl man ļoti garšoja asinstas, kad sēdu gaļu. Es mīlēju Man asinstas. arī. Un arī augstākiem man arī ļoti patīk. Man arī. Un pastētāk. Fui, tā nav labi. Un garšoja lauka ēdieni. Un man ļoti patīk, ka tikko kūpināts speķis un tā kā es tikko kūpināts silts speķis. Es neesmu nekad tādā. Vispār tā kā tauciņš tāds neīsti nāk. Man nepatīk tāds augsts speķis, bet vienkārši tādos, ja mājās jo, protams, mēs mājās kūpinājām speķi, jo nu jo. I'm from the hood. Un man ļoti garšā, ka viņš tikko ir noņemts, un viņš tā kā tāds silts un Dievs. Varbūt vienkārši kūpināt gariņu gribējās. Bet bija speķis. Bet viņš garšā citādāk, viņam kā cita estētika. Viņš tā kā kūst no tā. Jā. Bet tagad es neatgaļu vairāk. Tā nepietrūkst. Nē. Bet, ja es asinis, tāds bija mans pēdējais gaļas ēdiens, ko es ēdu. Tā kā es jau biju kļuvusi par veģetārieti jau kāds 3 nedēļas, un tad omīte cepa asinis tas, un bija tāds, ieslīdēs iekšā, tā kā izies. Lai gan man bija tāds teknis, tur jau nav gaļa, tur jau asinis ir, un tā kā tā zarna, kurā tas viss ir iepildīts. True. Kāda tu biji, kad tu biji maziņa? Ko tu gribēji vispār dzīvē? Ko tu gribēji no dzīves? Es biju jaunākais bērns uz savas ielas. Es pārējām buļoju. Tāpēc es sāku filmēt video īstenībā. Man ir kādi, es biju diezgan tā radošs bērns. Man ir kaut kādi, es mamma nopirka digitālo kameru. Un tajā laikā gāja dziediešu zvaigzni pa televizoru. Un man ir tāds video, kurš noliku uz kameru, tā kā uz skapja augšā, tad leņķu uz leju. Un tāda, šis ir Santas dziedāšanas šovs. Man ir kādi 10 gadi. Un es vienkārši tā kā fully performoju kaut ko. Man bija dezodorants kā mikrofons, atceros. Un es tā kā performoju kaut ko fonā. Man dzirdēja, ka mana mamma saka, lai esmu klusāk, jo nedzird televizoru. Viņiem bija tā kā live performance. Viņi izvēlējās. Jā, vai ne? Kāpēc mēs kļūst par dziedātāju? Jo es nemāku dziedāt. Es nezinu, cik daudz dziedātāju nemāku dziedāt, vai ne? Lai gan esmu gājis korī kādus 7 gadus, man liekas, bet es nemāku dziedāt. Varbūt es tā kā dzirdu skaņas. Jā, es dzirdu notas, bet man nav smuka balss vienkārši. Savu balsi. Es zinu, kā tam būtu jāizklausās, bet tā kā man nenāk tā skaņā. Tas ir muskulis, ko vajag trenēt vienkārši. Ne? Nezinu. Es nezinu. Vai tā ir tikai tā kā ilūzija? Varbūt. Jā. Kā tu biji, kad tu biji maziņa? Es biju nerd. Es vēl biju nerd. Nē, jā. Es biju super paklausīga maziņa meitnīte, tā kā klusa, man ļoti patīk mācīties. Man bija tikpat klusi un paklausīgi draugi. Jā, līdz kaut kādam tur vidusskolas klasēm, tad es aizgāju pilnīgi tā kā pa ķēdi. No ķēdes norāvies? No ķēdes norāvot. Tur man dzīve apgriezās 180 grādiem. Bet līdz tam mācījos franču valodu. Pasaka kaut ko. Nē. Tas ir franciski? Kā franciski nē? Nav. Ļoti kreatīvi. Viss? Es nohavāju viņu. Man ļoti patika. Viņam bija tāda svaiga, tur bija tāds arī saspiests avokado iekšā. Un bija tādas patīkamas. Es tā kā nejūtos netīri pašlaik. Esmu norījusi viņu visu, bet es nejūtos netīri. Es jūtos tā patīkami. Un tā, pēc Heizburgers nekad nejūtos tik tīra. Bet tagad es jūtos tīra, tā kā. Viņš maigi tev samīroja. Viņš mani, jā. Bet viņš tā man uzlika roku uz pleciņa. Viņš tāds burgers man tā maigi, tā nepiespiest maigi, tā kā viņš man ir blakus, bet tā ļoti brīvi, tā kā viņš neprasa saistības, tā varētu šo raksturot. Tev pēdējā laikā patīk bez saistībām. Esmu bez saistību meitene. Bet, es arī, es nezinu, es kodēju, man liekas, ka 6. klase bija tas laiks, kad es norāvos tā kā no ķēdes. Jā, diezgan ātri, es pateiktu. Un pirms tam arī es tā kā, es vienreiz biju tik paklausīga, nezinu. Man liekas, bija ļoti spītīga, kad es biju maziņa. Un tāda, višķiņa. Es nezinu, tāda tā kā, nezinu. Es tev bulijoju par to, ka tu YouTube taisi? Nē, vai vienkārši? Nē, man vienkārši bulijojas, man ir vecāks brālis. Un pārējie bērni, tā kā, pārējie bērni, mēs bijām 5 bērni on the street, tā kā, es tomēr nedzīvoju tā kā pagalmā, bet nomalē.
Un viņi visi vecāki par mani. Un viņas bija tāds tā kā spēlēties ir mazo Santu, tā kā Ilu. Un mamma arī baigi nebija tāds, jā, ir tas mīms, tā kā, jā, tu vari paņemt līdzi savu mazo māsu, lai mamma bija tāds, viņa baigi neiesaistījās šajā bērnu politikā uz ielas. Pareizi ir. Viņš jāmet ārā, tā kā viņa jauna. Man, bet tad, kad kaimiņam bija kāzas, pāris gadus atpakaļ, viņš pa katru ciemiņu teica, kaut kādas tā kā lietas. Viņa tur la, cipa tā kā iepazīstināja mūs. Mani iepazīstināja tā, ka šim cilvēkam bija ļoti grūta bērnība dēļ manis un dēļ Valda, kas ir mans brālis. So, jā. Bet man tas ļoti... Bet tas bildēja karakteru kaut kādā ziņā, man liekas. Man tas... Man liekas, mentāli esmu izdzēsus ārā visu, tā kā... Viņa vienkārši gribēja draudzēties. Bet, no otras puses, man bija daudz laiks vienatnē. Es varēju radoši attīstīt savas, nezinu ko. Tu biji tā kā alone by circumstances, es biju alone by choice. Jā. Es vienkārši biju klusais bērns. Bet jā, pašā laikā es bieži tā kā gāju tāpat tās, tā kā, kādas tur spēles spēlējām, tad vienkārši viņi man buļoja visu to laiku, bet tā kā, ka viņiem bija tāds, ne, nāc ar mums. Tā kā, īstenībā tāds sad. Bet par šito es esmu reflektējis, man kādas 4 gadus atpakaļ, 5 gadus atpakaļ, kad jau tad man nāca šīs lietas, kad es jūtu, ka man ir bērnības trauma no šā viss. Tu strādāji šo pie psihologa? Pie psihologa nē, bet ar kopā ar ChatGPT mēs esam, lai gan ne tad vēl nebija ChatGPT. Es pati biju nonākusi pie tā, kad es sapratu, kā man viss atnāca tādā full circle momentā. Es vēl visu pārstrādāju, bet man bija kaut kā tāds brīdis, ka tad, kad man kāds kaut ko pateica, kaut komentārus, kad tu ņēmi ļoti personīgi, tā kā. Jā. Un man liekas, pēc tam man atnāca tāda, ka man liekas, ja man kāds tagad to kaut ko pasaka, ka man uzreiz hito tā bērnības trauma, ka man visu laiku kāds kaut ko tā kā, kad es laiku tā kā bija tas, stulbās Anta, tā kā, atšķīries no mums. Es nevaru, vai man tev samīļot? Nē, I'm good. Tu uzliec man rociņu uz otru pleciņu, uz vienu pleciņu roku, tur burgerītes uz otru to. Jā. Nu, builds character. Bet jā, vispār, tu esi izaugusi par stipru sievieti, varbūt pateicoties tiem. Un man liekas, ka dzīve ir tik viegla, tāpēc, ka bērnībā nebija viegla dzīve. Tā kā man buļoja, ka man vecāks brīvākos, vienmēr, kā man sākiem bija dārzniecības, vienmēr vienkārši strādāju, tā kā pie vecākiem, tad man nebija tā, ka reiz laiku atpūsties un čilot. Un tāpēc man tagad liekas, ka man ir ļoti viegla dzīve, jo tā kā bērnībā tā nebija. Anyway, šodienas tēma, kādām grūtībām mēs izējām cauri 20 gados. Te, ka mums ir 20 tie. Bet izstāst, ka Santa ir izdzīvojusi vienmēr grūtības. Tas man liekas, es dzīvoju savu zelta dzīvi. Bet tā ir vispār cilvēks visu laiku katrā vecuma posmā iet cauri grūtībām. Un vienkārši katrā vecumā ir savas grūtības. Bērnībā tev ir tādas grūtības, pēc tam 20 gados tev ir citas. Un tagad mums ir vēl joprojām 20, bet man tāds sajūta, ka mēs jau esam mentāli switchojuši. Jā. 10 gadus. Jā. Pilnīgi cits problēmas ir. Jā. Kāda tu biji savos early 20s? Es biju wild, jo, tā kā es lielāko daļu savus bērnības bija tāda paklausīga klusa meitene, tad es norāvos no ķēdes savos kaut kādos 15, 16 gados. Es ļoti daudz ballējos, tur bija citās visādās kompānijās, man neraksturīgās kompānijās. Līdz ar to, kad es iegāju 20 gados, es aizbraucu mācīties uz ārzemēm, un man ļoti patika tusēt. Es visu laiku tusēju. Es kļuvu par tādu super sociālu cilvēku, kaut arī agrāk bija tāda public shy. Un tad es pēkšņi kļuvu par tādu, tā kā kompānijas, skaļāko cilvēku. Wow. Man neraksturīgi. Man arī ļoti mainījās vispār raksturs no tā, cik es agrāk biju. Tā kā tāda klusa, kas negrib īsti nevienam neko sliktu teikt, vai tur, grib, lai visiem vienmēr ir labi. Es tā kā, nezinu, man parādījās balss. Okay. Un es tā kā, es nezinu, īsumā es biju tāda diezgan wild meitene tajā laikā. Bet man likās, man īsti nebija tādi nenormāli kaut arī, man bija mērķi, man visu dzīvi ir bijuši mērķi. Kaut kādi, bet man viņi mainījušies, protams, ir. Bet tā kā es saku, man ir 20. vispār sākums,
un man pusauģu gadu beigas. Viņi bija tādi ļoti atšķirīgi no manas bērnības un arī no šīs brīža dzīves. Viņi bija tādi, kad es reāli taustos pa dzīvi, visu kaut ko jaunu mēģinu. Es gribu, nezinu, laikam, ja es vienīgais, ko es nebūtu gribējis darīt, ir lekt tā kā ar izplatni. Bet, tas būtu tas vecums, kurā es būtu gatava to darīt, laikam. Tas bija tik traka. Tā kā man bija tas jauniešu maksimālisms, viņš bija tā kā to the roof. Damn. Kā tu biji? Kā kurā laikā, man liekas, kad es tikko pabeidzu, lai gan, man liekas, es, ja godīgi iztrakojos tā kā vidusskolā, kad bija 18, 19 gadi, tad es tā kā taču gāju, tā kā tas bija tas, man liekas. Lai gan es jau biju iztrakojusies vēl 14 gados, man liekas. Okay. Es jau biju iztrakojusies 14 gados. Pēc tam jau, zināt, tu paspēji atmest to alkoholu, tā kā ir tas mīms, tā kā, kad Eastern Europe, tu jau tur 18 gados esi jau tā kā izbalējies un izdzīvojies visu. Un tad savās early 20, jau jauni 20 gadu pirmajā pusē, ko es arī studēju, bet es biju tā diezgan mierīgi, jo nebija tik daudz, man liekas. Es tā kā tik daudz vairs netusēju, nebalēju. Tā kā, piemēram, kamēr es studēju Rīgā, lai gan es tāpat dzīvoju Jāgaunas ar vilcienu braucu uz lekcijām, mums bija 3 reizes nedēļā lekcijas. Nebija tā, ka es tā kā baigi tusēju un baigi balēju, man liekas, jo bija tā diezgan mierīga. Kaut kā, man liekas, pēdējā 12. klasē, un varbūt pirmā kursa laikā vairāk tā kā tusējos. Un 2. kursā, kad es gāju, sākās jau Covids. Un tā tālāk. Un tad Covids, jā, īstenībā Covids baigi apgriez man arī tos jaunības gadus. Jā. Man līdz Covidam es vēl biju super traka, pēc Covid es vairs neteiktu. Jā. Bet es atceros, ka man tieši tas par to, ko darīt ar savu dzīvi pēc manīs, kad man bija 22 vai 23 gadu, un man ir tāda atmiņa savā galvā, kad es guļu gultā. Es dzīvoju Bauskā tajā brīdī, vēl pat ne Bauskā, Mūsā, kas ir pie Bauskas. Oh my God! Nevienu pilsētu nepazīstu tur. Ir Covids, nekas nestrādā, nekas tā kā nenotiek, un es tā kā guļu gultā. Es biju pabeigusi, man liekas, bakalaurus. Bet es tā kā pēc bakalaura pabeigšanas nezinu, ka man tāpat kā kombinētas ar dzīvi. Nezinu. Un es gāju studēt maģistrus tālāk. Jo vienkārši bija attālināti, man nebija iebraukā uz lekcijām. Tāpēc man kā sauna, kamēr es tā kā vēl nezinu, ko darīt ar šo dzīvi, tad es tikmēr pamācīšos un paralēli strādāju vairāk tā kā ar teātri un tādām nozarēm Jelgavā, visādās vietās. Bet es atceros, kad es guļu gultā, man bija tasariņas, jūtos tik bēdīgi, un es klausos Taylor Swiftā ir tāda dziesma, tas ir tāda viena liriki. How can you know everything at 18, but nothing at 22? Vai kaut kas tam līdzīgs? Tad, kad es klausījos, tad es man bija tāds, jā, es tā jūtos. Tāpēc es fana, tāpēc es Swiftie. Varbūt, ka viņai ir tāda daudz depresīva lirika, un es vienkārši tā kā man ļoti patīk tādas lēnas, bēdīgas dziesmas. Viņai ir divi tādi, kā tas sauc, kāds folk, indie folk albumi, divi. Un man ļoti patīk divi mieka albumi, viņi tādi tiešādi, tā kā, Bet, jā, jo man liekas, 18 gados, un tagad es gāju vidusskolā, man liekas, bija ļoti tāda, es zinu, kas es esmu, es tā kā jūtos ļoti vispār labi par sevi un zināju, ko es gribu un tā tālāk, un es tajā laikā arī filmēju tos YouTube video, lai gan tas vispār nebija tā kā tik stili, tā kā tas bija bišķi weird, bet tādā jau, tā kā interesanti, tā kā, un es jūtos, man bija zaļi mati vienu brīdi vidusskolā, es tā kā, man bija tāds, tā kā es jūtos ļoti labi par sevi, un man liekas, ka esmu tā kā atradusi sevi, un es darīju, ko es gribu, un tā kā es jūtos ļoti labi. Cik man bija kaut kādā 22. Es nezinu, bija kaut kāda identitātes krīze vienkārši. Es nezināju, tā kā es biju vienkārši pazudusi. Nē, man bija laikam līdzīgi. Bet man bija savādāk, jo tāpēc, ka es saku, es biju zubrīta, līdz ar to man visu manu skolas gadus, es no 1. klases gāju tendēt uz to, ka es būšu ārsts. Un es līdz 12. klasē mācījos, es gribēju būt zobārs sākumā, tad es domāju, ka es gribu būt ķirurgs. Un es gāju speciāli tur tā kā uz visādām ķīmijas novirzieniem. Kā tu atsapies mārketingā? Vai ne? Tas vainas ir tie 20. Tas viss, tas brīdis, kad es nezinu, kāpēc. Jā, līdz 12. klasē pilnīgi noteikti zināju, ka es biju ļoti ambiciozi. Man bija tāds 100% redzu mērķis, neredzu problēmas pa ceļam. Tā kā man ir 100% nostabilizējies mans mērķis, ka es gribu būt ārsts. Un tad man ir kaut kādi... kā 12. klasa, man ir 18, ir jāstājās universitātē, un man pēkšņi tāds, zini ko? That's not me. Un es nezinu, kāpēc, jo kas vēl es varu, at that point, kas vēl es varu būt? Es visu savu dzīvi esmu gājusi uz šo, tā kā es esmu visu to laiku domājusi, ka es iešu uz medicīnu, man tā ir tā vienīgā tēma, kas man tajā brīdī interesēja. Man bija tāds, nē, man nepatīk, es gribu kaut ko citu. Jā, es aizbraucu mācīties uz... tā kā, laikam, latviski multimēdija,
filmmaking uz Angliju. Bet tajā es laikam neteikšu, ka es baigi. Laikam tas bija tieši tas posms, man ir 20. Es tur mācos kādā 2. kursā, un es katru vakaru bimbāju par to, ka tā nav lieta, ko es gribu darīt savā dzīvē. Un es neko nevaru izdarīt, jo es mācos Anglijā. Un tu esi pārāk dziļi iekšā, lai tā kā izkāptu ārā. Jā, tā kā, tad man laikam arī bija tāds kaut kāds eksistencionālā krīze. Bet vai strādāju tajā sfērā īsti nē? Kā es nokļuvu mārketingā? Es nezinu, ja godīgi. Kā vispār filmmaking saistās ar mārketingu, baigi nekā. Laikam, tā kā man tā multimediju vide bija tik plaša, ka es varēju izvēlēties visādas radošās industrijas, kurās strādāt, un es kā pirmo savu tādu praksi izvēlējos reklāmas aģentūru. Un tad no tā jau tālāk izvērtas par mārketingu. Un tas man labāk patīk. Mārketings man labāk patīk. Vai es vēl joprojām kādreiz gribu kļūt par zobārstu? Jā. Nopietni? Jā. Esmu atgriezusies. Īstenībā. Mans lielākais domu grauds, es jau šo tev teicu, es kaut kad biju pirms dažām dienām pāršērojusi storiju Instagramā. Tur bija rakstīts tā kā finding yourself in adulthood is just becoming someone who you were as a child. Un es šo esmu tā kā laikam pirms dažiem gadiem varbūt sapratusi, jo es visus šos gadus 20, 21, 22, esmu visu laiku bijis kaut kāds cits cilvēks. Esmu darījis kaut kādas izvēles, kas man nav raksturīgas. Un tagad man ir 27. Un es pēkšņi atkal gribu būt tas pats, kas es gribēju būt, kad es biju bērns. Es gribu būt zobārsts. Es gribu iet uz medicīnu. Esmu sākus kontaktēties ar cilvēkiem, ar kuriem es neesmu kontaktējusies no kaut kādiem 18 gadiem. Esmu kļuvusi atkal mierīga. Es esmu kaut kā bijusi tāda nerd. Es tā kā pilnīgi tāda, es esmu apgājis pilnu apli un atgriezusies. Kā tev? Es esmu ļoti līdzīga īstenībā. Man liekas, tā kā vispār tagad, mēs mierīgākajā savā dzīves periodā vispār. Vai ne? Es jūtos tik mierīga, tik relaksēta, jo man arī bija ļoti, tā kā man bija veselības problēmas aizpagājuši, kad sākās tieši mans kortizols bija debesīs, tas sabojāja man tur insulīna rezistenci, un tas bija to PCOS, un viss bija tā kā, bet man liekas, vienkārši bija no tā, ka ilgstoši bija tādā, kā jau saka, flight or fight, tā kā ķermeniski tādā, bet man liekas tas, kad es vienkārši, man augustā likās, man vienkārši ir sabrukus, pēkšņi sabruka visa man tā dzīve, ko es būvēju līdz tam brīdim, jo es tā kā izšķiros no viņa attiecībām, un tas mans 5 gadus plāns, kamēr bija attiecībās, bija tā kā citādāks, jo es tā kā zināju, ka gribēju bērnus, pirms man būs 30, un tā kā un kā būvēju citādāk mentāli to savu dzīvi. Tagad es esmu tā kā visu šo laiku pavadījusi viena, nosacīti viena, bet, es dzīvoju viena, un esmu arī atsākusi vairākus hobijus, kas man tieši patika bērnībā, jo man ļoti patika journaling bērnībā, un tagad atkal man ir cik tur 4, 5, man liekas, tā kā manas 5 klades, un es tur zīmēju, un taisu kādas kolāžus, un kaut kā izpaužos un daru lietas, ko tā kā es tiešām agrāk darīju vairāk. Es nezinu, es tev teicu šo, bet es uztaisīju YouTube kanālu angļu valodā. Nestāstīju? Nē. Man ir 4 blogi, man liekas, jau. Bet es neesmu tur kaut mēneši neko likus, es jau esmu biju. Bet, jo es vienmēr agrāk gribēju taisīt, tā kā, man nenormāli gribēja taisīt YouTube kanālu agrāk. Es atceros, viņa man teica, ka viņa grib atsākt kaut kādu YouTube to. Jo man ļoti patika vlog, man ļoti patika tā kā vispār, jo tagad ir tas short form contents, bet man nav sajūta, ka jo agrāk es aizīju tādus YouTube vlogus, man liekas, es varu tā kā vairāk šiem runāt savas, tā kā tu vairāk tev ir tāda komunikācijas, vairāk pastāst kaut savas domas, un viņš nav tā kā tik tāds piu. YouTube tikai, tad, kad es ēdu, es nekad dzīvē nesēdātu un neskatītos kaut kādus short rīlīnus vai kaut ko. Es vienmēr slēdzu YouTube, es arī televīziju neskatītos slēgtu. Jā. Man ir šovi, man ir cilvēki. Bet citreiz ir tā, ka to gribas kaut ko tādu īstu YouTube pastīties. Man arī tā, ka man ir mani seriāli, bet ja es kaut ko tur ēdbrokas, es negribu komitoties tam seriālu apsēdē, es gribu pastīties YouTube kaut kādu tā kā. Tā kā tu nevari izdomāt pa fikso, bet tu sēdi pie galda, tev vajag tagad, jo tu gribi ēst, un tu nevari ēst. Tāpēc skaidrs podu bez telefona, tev vajag ēst ar kaut ko fonā. So tu īsti nesēdēs tagad Netflixā, nesērčos kaut kādu seriālu. Uzlaiks YouTube fiksi, vienkārši tā kā tās ir 3 sekundes. Tu slēdz, tu tieslīdz tam video un viss. Tā kā tu vari sākt ēst. Jā, man arī man patīk, es skatos YouTube,
Un man agrāk tā, ka es gribēju angļu YouTube profilu, bet, protams, tā kā, nezinu, kaut angļu valoda 15 gados nebija tik tā kā skaisti kā tagad. Plus tas man bija pēdējā gada laikā tāda maza prakse runājot daudz angļu valodā. Es nevaru. Deicojot ārzemnieku. Bet, jā, un es pirms 2 mēnešiem man tāds dievs, un man atkal atnāca tā pat tā vēlme, kas man bija, kas bija mazāk. Un tāds, man tāds, kas mani attur, man nav tā kā bail, ka mana klases bija to redzējis, man nav un tā kā nekāda, tā kā, un pirmkārt visi cilvēki, ar ko es arī ikdienā strādāju, jau zina, ka man nav tāds pilns rublis. Un tā kā kaut arī kolēģi, kādi klienti, tā kā, kam es taisu mārketingu, tā kā viņi profili, tā kā tas nav pārsteidzoši. Vairāk, tā kā es jau taisu TikToks video, tas tā kā, plus mūsdienās, man liekas, vispār tas satura veidošana nav tā kā nekas tāds dīvains. Un jā, man ir kādi 4 vlogi, bet es nekur Latvijas vispār neesmu publicējis. Tā kā reklamēju to savu YouTube kanālu, jo man pagaidām man no Latvijas arī nav baigi daudz skatījumu. Es gribu, lai viņš kā ieiet arī tā kā... Tev ir normāli, bet ir normāli aizgājis? Man ir 16 subscriberi. Bet viņi nav no Latvijas. Man liekas, ka viens ir no Latvijas. Jā, Anni ir no Latvijas. Ok, so viņa zina, un es ne. Jo es vlogoju, es arī viņai negribēju sūtīt, bet es tieši vlogoju, kamēr mēs bijām Maltā. Okay. Tāpēc viņai es nācu tāds, viņš teica, ka es negribēju viņai sūtīt to profilu. Es atradīšu, es izsērčošu. Bet jā, un es arī tā kā visu darošos nodušu, un tā kā es jūtu, ka arī vispārīgi dzīvēs. Vienreiz tā kā nesen biju Taigarā pagājušajā nedēļā, un sapratu, ka arī tur tāda maza puķaina bļodiņa bija, un kāds tāds mazs tā kā mērcīšs, trausīgi kā tāds puķītis. Un man tagad patīk tādas tādas meitenīgas lietas, kas man liekas, man patika vairāk bērnībā. Tad pēc tam es tā kā biju no viņām vairāk tā kā atgājis, man liekas, un tagad man tā kā pie laikā man ir tā kā mājās 2 ēšanas šķīvi, bija tāda rozā, tāda puķaina, tā kā malu apkārt. Es vēl tieši tagad skatījos, man visu laiku For You page'ā izmetās kaut kādu video, kur tu vari no tā plastikas māla. To es arī gribu olu trauku tā kā uztaisīt. Nenormāli visāds arcī kraftsī meitiņu lietiņas. Un tās super kaut kādas dīvainās krāsas salikuma, kaut kāds oranžs zilu un tā kā, un kaut kāds, tāds Tiger vaibīgajā. Mēs varētu uztaisīt meitiņu meistarklasu. Jā. Nākamajā epizodē lipināsim no māla. Man normāli gribas, jo Tigers ir man pēdējā laika mīļākais veikals, kad es ieju, un es saku, es nevaru iet, es tur, tā kā, es iztērēju naudu uz lietām, kas man liekas tajā brīdī ļoti foršas, bet es atnāku mājās un jau es esmu nopirkusi līdzīgas lietas jau pagājušajā gājienā, un man viņas nav kur likt, un es viņas neizmantošu visdrīzāk. Pēc gada es apsihošos, ka man ir baigi daudz visādi sūdi nopirkt virtuvē visbiežāk. Jā. Man nepatīk, piemēram, kad krūzītes ir dažādas, kad kāds ir uzdāvina kaut kādu Rīgas satiksmes krūzi, un tad kāda ir kaut kāda ar puķītēm vai ko, un tad es vienā dienā visu izmetu ārā, lai man ir viens komplekts, un tad es atkal nākamajā reizē tāda, bet šitā krūze, jo man bija, piemēram, man iepriekšējā darbā bija forša krūzīte, kur ir tā kā pupiņi. Un man likās, tā rozā krūzīte ar pupiņiem. Kur tā krūze ir? Es nezinu. Vai viņa atstāja darbā? Nē. Es viņu neatstātu darbā. Kas? Man liekas, ka es viņu sasitu. Es gribēju nopirkt jaunu, bet viņa vairs nav Tigerī. Tā bija mana mīļākā krūze. Tigerī, bet ir ļoti smuks krūzītes. Tur ir nenormāli estētiski. Man arī, es kaut kad arī izlidināju vecās krūzes ārā, bet tādas neglītās šķīts. Man bija kaut kāds, ko draugi no saviem darbiem ir dāvinājuši, kāpēc es gribētu to krūzi. Kaut kāds bišķi, tā kā, kad viņi ir chipped, tā kā ieplīsusi. Izmētājā, un man ir pa pārīšiem. Man ir 2 tādas cute sirsniņu krūzītes no Sincēta, man ir 2 ķirbīšu krūzītes, man ir tā kā tādas. Bet Sincēs vispār ir kaut kā mainījis savu, es nezinu, jo tad, kad Sincēs iegāja vispār Latvijā. Viņš bija vairāk apģērba veikals. Viņš bija apģērbs tādu lēto apģērba veikals. Tā nepārāk kvalitīvu preču. Tagad man patīk Sincēs, man patīk tur ieiet iekšā un visās šās te virtuves lietiņas. Tā kā es nevaru. Vai ne? Tas ir tik meitnīgs veikals. Jā, un man nenormāli patīk. Man tagad arī virtuvē man ir tie 2 šīs tādi rozā, vismeitenīgākie šķīvi, tā kā, ko tu vari iztēloties savā galvā. Tāds rozā, tādu puķīšu birciņu apkārt un tā kā. Un es Bridgertonas vaibā. Jā, un katru reizi, kad es pastos viņām, tā kā man nāk prieks no tā šķīvi. Un tā kā, es gribu lēnām savu māju, un tagad man bija tādas puķīšu bļodiņas, viņi ir tā kā ziets, tā kā tas ziets uz augšu pavērts. Tā kā nenormāls mums. Es saskatos par šitos te video, un tad man gribās pilnībā mainīt dzīvokļa interjeru. Es nesen uztaisīju remontu dzīvoklī, un tagad es tā kā... Tāds sievietes dzīvoklis, tāds sievietes. Pieaugušas sievietes, bet man gribās... Tāds korporatīvs dāmas dzīvoklis. Jā, redz, tas nav forši. Es gribu, lai tā kā...
lai te ir puķītis. Vai sparkle maziņš. Ja man ir tāds riktīgi corporate dzīvoklis, un tad man gribētu, piemēram, kaut kādu glaznu, es nezinu, plikiem dibeniem kaut kādiem rozā. Kaut ko tādu, tā kā kaut ko super nenopietnu, lai tā kā tas izbalansē tādu nopietnību. Vai ir tā kā viņš televizoru 3 tādas glaznas ar vienā rozā fons balts dibens, otrā ir zils fons, varbūt. Jā, popārs! Jā, tādiem citiem dibeniem. Viens ir uz mint krāsas, viens ir uz baby pink, viens uz baby blue krāsas. Jā, Bet jā, un es vispār biju dzirdējis, ka tad, kad cerēsim, ka meitenes ir attiecībās, kad viņām tā kā tie brīdi, kad tev nāk tas, tā kā, ka tu vairs negribi būt mamma, bet ka tu jūties kā tāda meitenīte, kad daudzām arī nāk, tad, kad tu esi attiecības, tev nāk tā kā atpakaļ mīlestība pret rozā krāsu, pēc tāda, tā kā, ka tu gribi būt tāda. Man nekad nav bijis mīlestība pret rozā krāsu, bet tev ir rozā džemperi. Bet man ir 27 gadi, un es esmu sapratusi, ka es esmu meitene. Jā, jo man liekas, ka tu esi maziņa, tāda ļoti meitenīga reiz, ka skolā tur caca vai Dievs. Tagad es mīlu meitenīgas lietiņas, un es gribu būt ja man kāds maksimāli. pateiks, ka esmu caca. Paldies par komplimentu. Tā kā it's amazing. Tas ir tā kā kompliments, ka tu esi vienkārši super sievišķīga. Jā, man kaut kā, es nezinu, tā laikā samēģinieties vēl sievišķajā enerģijā. Bet manā gadījumā to neiznes ārā neviens vīrietis, jo es mēģinu, es neheitoju vīriešus, bet man nieši dzīvē. Man patīk ļoti būt vienai. Sievietes to sievišķo, man liekas, iznes labāk. Sievietēm palīdz iznest to sievieti labāk. Jā. Un man liekas, tagad tā kā augstā jau būs gads, kopš dzīvē viena, man liekas, visā šajā laikā esmu tieši tā kā plaukusi, ziedējusi, un tā kā es jūtos daudz labāk, nekā esmu jutusies pēdējos, nezinu, cik gadus. Good for you. Jā, un man liekas, varbūt tas man palīdzēs atrast sevi, jo tā, ka tu esi viens, nevienmēr tas nozīmē, ka tu esi vientuļš, tu vienkārši tā kā iemācies būt viens savām domām. Un tagad arī tieši, kad tās aplikācijas izdzējas ārā no telefona, man tieši kādu dienu meiteni arī TikTokā, pirms izdzējas aplikācijas no telefona. Skatījos TikTok par tā kā two phones vai burner phone, jo zinu, ka esmu dzirdējis, ka daudz Gen Z pāriet tā kā par uz telefonu, ka tev nav tā kā. Okay. Jā. Bet Amerikā vairāk. Tā kā ASV kaut kāds. Ģenerāli tagad ir vairāk arī, tāpēc nāk klāt daudz tā kā digitālas kameras un tā kā tādas kameras, kad nāk tā kā tas retro. Jā, jo tie jaunieši, kam tagad ir 20 gadi, ka viņi nekad nav dzīvojuši. Ja mums bērnībā nebija, tā kā, es gāju kurā 7. 8. klasē, kad viņi grib izbaudīt, kā ir tā kā tas laiks pirms tu esi izslēgts kā hroniski online. Jā, un tā viena meitene tieši runāja, kad viņi izdzēs sākumā TikToku, tad viņi vienkārši to savu laiku aizstāja ar Instagramu, tad viņi izdzēs Instagramu, tad viņi šo laiku aizstāja ar YouTube, bet tagad viņi izdās uz visu, lai vienkārši to laiku nevis tā, ka tu vienkārši no vienas darbības aizies uz otru, ka tu dari citu, un ka tu tā kā, bet tieši, ka tu neko neielaid citu, tie vietam paliec viens ar tām savām domām, lai tu tā kā sajūti, kas ir tās domas, kas tev pie tevis nāk, ka tu patiešām esi viens un neesi savu uzmanību. Tas ir tā kā tāds sociāls eksperiments, to var izdarīt kaut kādu laiciņu, vai ne, bet, dzīvoši tajā sociālajā vidē, tu tomēr zini, ka visi cilvēki ir tajā sociālajos tīklos, vai ne, tu to visdrīzāk tu nevar atteikties uz visiem. Jā, personīgi es forši. Jā, bet tas nav iespējams. Man čistenēja savai marketingu. Tu varētu attīstīt to savu dzīvi, tā kā ejot vairāk ārā, vai ne, komunicēt cilvēkiem uz ielas. Bet tomēr nedara. Tā kā tu būtu vienīgā, kas to dara. Mums palaist garām visus tā kā TikTok trendus un kaut kādus mīmus, tā kā nepaldies. Un vispār viss, kas notiek internetu vidē. Jā. Tāpēc es personīgi sev esmu atļāvis, kad izmantoju tos internetu, social media, tā kā darba laikā varu skatīties, jo man arī tā kā tagad, ja es gribu TikTok, man jāiet pēc darba telefona, tur tas jāskatās, bet, kad es vakarus veltu vienkārši sev un savām domām un kaķiem, es vakar Runa, es nekad nebiju daudz spēlējusies ar Runu, kā es spēlējos vakar. Varbūt vienkārši viņai kaķis visu laiku laiz viens pilvenu. Jā. Mēs jau sākām domāt, ka varbūt viņi ir tā kā uzsēdusies uz ķīmiskām krāsām. Jā, ka viņai kaut kādā krāsa iekiko iekšā. Un varbūt viņai vienkārši trūkst uzmanība. Māmiņas uzmanība. Jā. Varbūt, nezinu. Vispār es domāju, ka viņai trūkst uzmanība, tāpēc, kad viņi arī man grauž lietas, viņi pagājušajā nedēļā izgrauza manā somā caurumu tieši pa vidu. Kas bija pēdējā nesagraustā soma, es tagad staigāju, man ir Taylor Swiftas koncerta auduma maisiņš, ko es staigāju, jo man otra soma joprojām ir remontā jau kādu mēnesi, tā kā. Jā, un es jautāju ChatGPT, kāpēc mans kaķis grauž manas drēbes, manas somas, un viņš teica, ka viņai garlaicīgi ir. Ka she's bored. Bet es jau tā spēlējos ar tiem kaķiem. Bet tagad būšu klātesošāk. Tu gribi, lai tavam kaķim ir tāda pat bērnība kā tev? Viņa pati atrod savu nodarbes vientulībā. It builds character.
Kā tev liekas, tu pēc 10 gadiem būsi tādā pašā, nu, tā kā mentālā stāvoklī, nē, bet ar tādām pašām domām un vēlmēm kā tagad, vai vispār, nu, tā kā tas ir iespējams, ka cilvēks saglabā visu dzīvi viens tās pašas ambīcijas un mērķus un tā tālāk, vai viņš ik pa laikam mainās? Es domāju, ka ik pa laikam mainās un tu plūsti, un tu vienkārši, nezinu, kaut kas atnāk pie tevis, aiziet, kaut kas ir vairāk ilgāk klātesošs, man liekas, tu neesi viens tas pats cilvēks, nu, tā kā tu nevari tev nākt dzīvē klāt jaunas pieredzes, jaunas lietas, kas liek tā kā turpina tevi būvēt un mainīt tevi kā personību, un man liekas, ka tas nav iespējams arī darba ziņā, kad, es nezinu, es pat nezinu, es pazīstu kādu cilvēku, kas visu dzīvi ir nostrādājis vienā tajā pašā vietā, darot vienu un to pašu lietu. Man liekas, tā kā, it īpaši mūsdienās, tā kā, es arī pat, tā kā, es nemācījos gluži mārketingu, man ir bakalaura radošajās industrijās, tā kā, un es negāju. Nu, tā kā man. Jā, un es tur arī negāju domu, ka tas ir mārketinga. Es gribēju vairāk, tā kā, saistīt savu dzīvi ar ko teātri, režiju un tādām lietām. Bet kaut kā, es arī nesaku, ka es visu dzīvi strādāšu mārketingā, bet tagad es nezinu, kaut kā ievada dzīvi. Kaut kā ievada dzīvi pagaidām, jā. Jā, un parasti es vienmēr arī rakstīju 5 gadu plānus, ko es tā kā gribam patīk. Visa manifestēšana, bet tagad man liekas, ka ļoti dzīve ir izmainījusies pēdējā gada laikā. Jā, runājot par 5 gadu plānu, man visi mani draugi zināja, ka esmu tāda super, kā latviski pateikt, skedžulēta. Strukturēts cilvēks. Ieplānots cilvēks. Es tā kā plānoju, es vienkārši tā kā savu ikdienu, man vienmēr ir visas manas lietas, kas man ir jāizdara šodien, ir notos sarakstīts pa punktiņiem. Es arī vispār tā kā darbās projektu vadītāja, līdz ar to man ļoti patīk super strukturizēt vispār visus mazos taskus. Un man vienmēr bija 5 gadu plāns, un es ļoti sakoju viņam līdzi. Man likās, ka man pilnīgi viss ir vienmēr tā kā under control. Un tad man pēdējo 2 gadu laikā tā kā dzīve apvērsās, pilnībā tā kā kājām gaisā, viss mainījās. Vienā dienā tu vienkārši saproti to, ka tā kā nekas no tā tavu 5 gadu plānu vairs nav reāls. Tā kā tu neko nevari izdarīt vairāk. Tas, ko tu plānosi uz 5 gadus priekš, uz šo brīdi, tas, tev pilnībā jānomaina tas. Un tas mani ievada nenormāli dziļā depresijā. Es kādu laiciņu tā kā jutos pilnīgi lost. Man tiešām bija depresija. Tā kā es nezināju, kā no tās depresijas izlīst ārā. Jo es vienkārši negaidīju, ka man dzīve pēkšņi tā kā mainīsies no manas tās taciņas, ko esmu pats sev ieplānojis. Un tagad es laikam neskatos to, kas visu dzīvi savu plānoju kā uz priekšu. Vienmēr esmu tā darījusi. Tagad laikam esmu pieradusi baigi uz priekšu neplānot un vienkārši domāt, tā kā, ok, es tur varu saplānot nākamo nedēļu, nākamo mēnesi maksimums, bet, tā kā, ja man kāds pajautās, ko es tur darīšu nākamgad, tā kā, es tik tālu neplānošu, jo zinu, cik ātri tas dzīvē viss var mainīties, un man liekas, es ar to sākus justies daudz priecīgāk, ka es baigi daudz, nekāds liels ekspektācijas savu dzīvi nelieku. Man tāpēc arī priecēja kaut kādi mazi notikumi dzīves vairāk nekā tas bija agrāk. Agrāk man tur priecēja kaut kas liels, ko es beidzot tur sasniedzu kaut ko vai tā. Un tagad es tā kā dzīvoju vienkārši kā dzīve man iemet kaut kur. Protams, ja es gribu kaut ko sasniegt, tur pie tā piestrādāju. Bet, vispār tā, ka baigi savu dzīvi neplānoju. Man liekas, ka tā kā cilvēks tiešām mainās visu laiku tos gadus. Nezinu, ik pēc 5 gadiem mēs esam pilnīgi jauns cilvēks. Un tā dzīve tāpatās ienesīs tevi tur, kur tev vajag. Tā kā tev pēc 5 gadiem tu būsi cits cilvēks, tev būs cits cilvēks apkārt tev, viņi tevi ienesīs kaut kādā tajā plūsmā. Tā kā tu nevari nemaz plānot to visu. Man liekas tieši tāpat. Es arī agrāk biju 5 gadus plāns, tur gribu to. Tagad, man tāpat ir, man ir moodboards gadam. Protams, ka man ir moodboards gadam. Bet es saku vienkārši katru mēnesim. Jo man tāpat patīk tā domas, man ir tā kā Microsoft To-Do list ir man mīļākā aplikācijas datora, ko es izmantoju. Man arī telefonā ir kalendārs, ir color correct, viena krāsa ir darbs, viena krāsa ir, viss ir ļoti sakārtots, un man beigas jau darba diena sākt sarakstīt manā To-Do listiņā, viss tas, kas man jāizdara. Bet tagad es taisu arī manī mēnesim mērķi un lietas, ko es gribu izdarīt. Un viss, man ir arī gadam, pa lielie mērķi, ko es 1. janvārī sarakstu, kas ir, ko es gribētu uz gadu. Bet man nav tā, tagad arī uz vasaru, man nekas nav, man ir pilnīgi, tas ir īstenībā ir tāda brīva sajūta. Tu esi brīvs cilvēks, tu esi tu neesi ne pie kā piesies, tā nav nekādas, obligations, Jā, jo plus man es arī tagad esmu iestūrējis tajā dzīves pusē, kad
Es nevaru arī neko paredzēt, ka man dzīve ir bijusi tik haotiska pēdējā laikā, kad es vienkārši saku, es tā kā sēžu uz plostiņa, un tur, kur tā upe man jāiznes, tur es tā kā esmu. Tas arī, man liekas, vai nu mēs novecojam riktīgi strauji. Vienkārši tā kā dzīve ir tā sametusi, mums ar Santu sakrīt, bišķiņi sakrīt tā kā pēdējo gadu notikumu. Jā. Un mums ir tā apmetusi vienkārši riņķī tā upes traume, ka mēs vienkārši tajā metienā, kamēr mēs tur tajā upē kritām, novecojām, kļuvām mierīgas pēkšņi. Jā. Un vairs neplānojam neko, un mēs jūtamies ar to ļoti laimīgi. Jā, bet jūtas tāda ļoti mierīga. Man liekas, vispār tā kā tas šis ir tāds zen. Jā, viņš ir ļoti zen. Man pat ir kristāli mājās tagad arī. Bet man pagājušajā nedēļā draudzene ierakstīja balziņu, ka šis esot sieviešu enerģiskais gads, ka šogad kaut kas tur stājās kosmosā, kaut kas stājās, ka enerģiski sievietes ir... Bet kaut kas šajā gadā ir tāds, jo arī, tad, kad beidzās pagājušais gads, arī visi astrologi teica, ka tas bija, kad ir kaut kāds lielais cikls, kosmiskais cikls noslēdzies. Arī cik daudz cilvēku zina, kas izšķīrās no ilgtermiņa attiecībām. Pagājušais gads bija wild, tiešām, un vienmēr visi teica, ka tagad ir kaut kāds šis. Kad tas cikls ir noslēdzies, un tagad tā kā ir no jauna tā kāda labā enerģija, un kad viss tā kā no jauna. Man draudzene teica, ka tagad ir sācies tieši pēc tā 25. gada trakuma. Ir sācies sieviešu enerģiskais gads. Es nezinu, tur varbūt kaut kādā tur primā ir Venēra. Es nezinu. I have no idea. Es par šo neko nesaprotu, bet, pieņemsim. Un viņa teica, ka tā kā sieviešu enerģija tagad ir topā, un viņa tā kā kādu laiciņu te paturēsies, tā kā vairākus gadus, ka tā kā sievietes jutīs vairāk to motivāciju un esot dzīvi tā kā sakārtot un būs enerģijas pieplūdums ar šo visu miera sajūtu, ar to, ka mēs darām visu tā kā, kas mums būtu jādara, ka īstajā laikā, īstajā vietā esam, un tas, kas mums nāk jaunas kaut kādas idejas, tad mēs pie viņām piecinamies, mums sanāk, un tas kaut kādā veidā mazliet mainīs tā kā nākotni vispārībā, jo tā vienmēr esot bijis tā kā uz vīriešu pusi tendēts. Tagad ir tā kā mēs aizgājām uz to, ka sieviešu enerģija. Bet es jūtu, šis ir pirmais gads, kad man ir tāds, es mīlu šo gadu, es mīlu šo enerģiju. Nav, protams, tā, ka viss aiziet perfekti. Tāpat ir kaut kādas lietas, kas notiek, kas nav patīkams. Ja man mašīna sadauzīja tur mēnesi atpakaļ, kas nebija patīkams process. Bet vispārīgi es jūtu, ir tāda laba pozitīva vibrācija gaisā. Es nevaru izskaidrot, bet es jūtu, ka ir tāda laba. Man ir sajūta tāda, ka tā kā, man ir ļoti daudz lietas, kas notiek nepārāk labi. Bet man liekas, ka tā kā mans vienmēr secinājums, jebkurā situācijā, vienmēr viss sastājās kā vajag. Un tas man tā nekad dzīvē nav bijis tik tā kā obvious tas. Šogad es to redzu, tā kā ir notikušas tur virkne ar kaut kādām sliktām lietām, un beigās notiek tāda nenormāla laba lieta. Un tad es beigās tādu, it makes sense. Jā, vai ne? Un tas ir tā kā, es jūtu vienkārši to, ka tā kā es varu elpot to gaisu. Un es manifestēju tās lietas šogad, tā kā nekad iepriekš. Jā, es vienkārši jūtu, ka visums ir manā pusē. Es nezinu, tā kā viss kaut kāds kosmiskās, nezinu, viss. Es vienkārši tā kā, kad sajiet, ka viss sajiet. Viss sajiet, jā. Un man galvenais pašai vienkārši uzticēties sev. Un ka viss ir, tā kā, es nezinu. Ir tā kā, nezinu. Cits vibes šogad ir. Es jūtu gaisā to, es nezinu. Kaut kāds sieviešu vibrācijas. Jā, jo es pati jūtos tā kā, varbūt tā ir tā, ka beidzot tā kā man mentālā veselība tādā labā stāvoklī, varbūt tāpēc jūtos. Bet arī, tā kā, iedomājies, cik graujo tiešām, bet tas uzrakstiet jūs tā kā, jo man liekas, manā draugu lokā, vispār manā tajā burbulī, kurā es uzturos, lielākai daļai cilvēku pagājušais gads ir bijis crazy. Tiešām crazy. Maksimāls sūdens vienkārši. Vienkārši nenormāls. Viens caur sūdiem un vienkārši tas nākamais sūds paliek vien lielāks, un to liekas, kur vēl sūdīgāk. Jā. Vienkārši krīt kosmosā tikai sūdu kosmosā. Tikai sūdos, tā kā, un nepaliek labāk visu laiku, un ir dīrsā. Un tad tā kā ir jau decembris, tā liekas, ka beidzot viss ir kārtībā. Un vēl viens sūds. Un vēl vienkārši. Un tad jau bija jaunais, un man bija tāds, šis ir jauns gads. Un tad atnāca vēl viens sūds pa virsu. Bet tad es sev teicu, kad jaunais gads sākās no kur tā februāra, tā kā tajā ķīniešu vai kurā astroloģijā. Un tad es sajūtu, ka no tā... Katram sūdim ir savu pēc. Ir smaka. Un tagad, kopš februāra, vai kur tā kā sūdu gaiss ir izveidinājies, viņš ir pametis.
Un mājas mažo pēc Pavasaris, airfresh vai es nezinu, kā to sauc. Viss ir patīkams. Viss ir patīkams, un es jūtu, ka šis gads vienkārši ir perfekts. Viņš ir lielisks. Un nav nekas tāds specifisks, kas būtu noticis. Tā kā man būtu tāds, oh my god. Tu esi vairāk enerģiskāka. Jā. Pagājušais gads bija tik ļoti izmocījis, ka likās, ka vienkārši enerģija ir pametus man ķermeni. Viss ir pametus man ķermeni. Es pamest savu ķermeni. Es ceņķurāšu. Jā, bet jā. Un arī pagājušajā gadā labi notika sūdainas lietas, bet arī pēdējos gados, pat tad, kad nenotika sūdainas lietas, tāpat bija tāda sūdaina enerģija. Tiešām, pagājušajā gadā bija briesmīgs. Man bija kāds periods, kas teica, pagājušajā gadā bija depresija. Why? For no reason. Es biju tā kā, man dzīvē viss bija fine. Es sēdēju pats, tā kā es atceros, ka es sēžu mašīnā, skatos ārā. Manās ārā kaut 30 grādi ir nenormāli labs laiks. Man ir ļoti labi viss tā kā privātajā dzīvē, darbā. Viss ir ļoti labi. Viss ir ļoti labi, bet man ir depresija. I wanna kill myself. Tā kā, kāds bija iemesls? Un tas padara visu vēl depresīvāku. Vai ne? Tad, kad viss... Es skatos, man besīga tā saule šodien spīd, viss ir tik karsts, viss ir slikti. Es saprotu, ka es bieži domāju, tā kā, kad es jūtos tik, vienkārši tik tā kā, tā kā sūdīgi. Tā kā, kad es nejūtu prieku savā ķermenī. Bet, ja es tā padomāju, nav, un tie, kāpēc? Bet nav it kā nekas konkrēts, kāpēc es tā jūtos. Ka tīrā teorijā viss dzīvē jau ir fine, man vajadzētu būt priecīgai, kur es atrodos dzīvē, bet kad es tieši nejūtu to prieku. Tagad es vienkārši jūtu prieku, viņš tieši tā kā spīd. Viņš tieši eksistē. Neiespringsti, bet nekas labs, varbūt arī nekas slikts, bet tu tajā sliktā redzi kaut ko labu. Jā, es nezinu, vienkārši. Tas ir mūsu delusion, ko mēs esam iebarojuši. Mēs esam bijām pirms dažām nedēļām uz Liepāju. Un es nezinu, tas Liepājas brauciens, viņš ir palicis man kaut kur sirdī. Es nezinu, kāpēc, bet tur es sajūtu visvairāk tās foršās vibrācijas. Tas tiešām tā sajūta zen, tas un zen un viss, tā kā viss bija vienkārši līdz mums. Un viss arī tā mēs gājām trijotā rokā šitā te. Un viss arī, un kaut kā, ka tu esi, man liekas, tajā mindsetā, viss arī sajiet, viss atnāk pie tevis. Un tāpēc mums mīļākais teiciens ir sajiet, tāpēc, ka viss tiešām sajiet beigās. Jā, bet tā ir, tā reāli ir. Jā. Kāds varētu būt tavs ieteikums, lai pēc 20, kā cilvēks kā pārvarēt to 20 gadu krīzi? Jā. Vai varbūt nepārvarēt, kā atrast sevi. Man liekas, ka pēc tiem trakajiem. Es arī atceros, ka man pabeidzot augstskolu daudziem bija tāda saruna, kas arī tikko tu pabeidz augstskolu. Un vēl, man liekas, ka arī tas, ka vienkārši tajā vidusskola vienmēr ir mērķis. Pabeigt vidusskolu un izdomāt, kur gribēt studēt. Kamēr tu studē, tas mērķis uzrakstīt to bakalauru vai to uztaisīt to beigu darbu un pabeigt augstskolu. Bet, ja brīdī, kad pabeidz augstskolu, tev tā kā dzīvē vairs neliek mērķus, tev nav nākamā sistēma, kam tev aiziet cauri. Tev vienkārši tā kā dabūna darbu šādā un dzīvo savu dzīvi. Tev nav tā kā tas noteiktais milestones, kas tev ir uzreiz tā kā jāsasniedz. Man liekas, varbūt tāpēc es jutos tik apmaldījusies, tā kā nesaprotu, kas man ir jādara pēkšņi. Un es joprojām nezināju, ko es gribu tā kā darīt. Bet man liekas, ka pirmkārt, ja tu jūties bēdīgi, nevajag vēl sev likt justies vainīgam par to, ka tu jūties bēdīgi. Un es ieteiktu cilvēkiem pavadīt laiku vienatnē ar sevi. Es ieteiktu journalot, jo man personīgi šausmīgi patīk. Pat ne journalot, ka tādā domā, ka tu tur, nezinu, raksti dienas, bet journalot, man patīk rakstīt savas idejas un savus kādus mērķus un tā kā kādas domas zina, kas vienkārši tāds estētisks. Es nezinu, man liekas, tas ir tāds radošs, tā kā vienkārši tāds radošs, tā kā hobijs, ko darīt, un vai vienkārši, es nezinu, pavadīt laiku ar sevi, un tad, man liekas, viņš kaut kā sakārto tavas domas, vienkārši tas vienatnē un dari kaut ko tādu radošai, kaut ko, kas tev patīk, man liekas, tev tas prieks kaut kā tie hormoni smadzenēs tur kustās un ražojas kaut kādi, un tad, man liekas, bet es nezinu, nav jau tāda viena pareiza atbilde, kā atrast sevi. Ja būtu, tad visi to tā kā būtu sev atraduši, bet man liekas, ka tas ir pilnīgi normāli, tu nav tā, ka tev ir 23 un tev pēkšņi, tas vēl pēc augstskolu un viss tu tā kā nākamajā dienā dabūni tur māju, ģimeni, bērns un tos alternatīvas skrien pa pagalmu. Tā gluži nenotiek. Dažiem notiek, bet jā. Bet es kaut kā, es izbaudu to, jo es tieši zinu, ka es nezinu, vai jebkāda dzīve būs tik brīvs laiks, ko pavadīt pašai ar sevi un tā kā, ko tieši veltīt laiku, tā kā
sevis atrašanai un vienu. Tā kā, es nezinu, šām nav ko nokavēt, tas, man liekas, ir tās, jo tagad arī man to būs 27. maijā, bet man nav tāds, ka es kaut ko kavēju, lai gan tas 30 nāk tuvāk klāt, bet man es kā excited, tā kā, jo man liekas, es vairs dzirdēju, ka no cilvēkiem, kam ir tā kā 30 gadi, kad tu jūties tāpat kā savos 20 gados, ka tu esi vairāk pārliecināts par sevi un tu esi tā kā mierā ar sevi. Jā, mēs to jūtam nākam. Jā, un es jūtu, ka es tā kā esmu mierā ar sevi, man nav tā, ka es gribu kādu impresot, es vienkārši... Kas tā par skaņu ir? To kaimiņš iet savā dzīvoklī iekšā? Kāds nāk šajā dzīvoklī iekšā? Ak, Dievs, es nobijos. Sākumā nešķiet, kas notiek. Alīna. Vai tev ir kāds ieteikums? Man ir ieteikums, man liekas, ka ir jāizmēģina pilnīgi viss 20 gados. Ja gribās lekt ar izplatni, tad lec ar izplatni, jo kad tu vēl to darīsi, ja ne 20 gados. Un tikai man liekas, ka tā tu vari atrast sevi, jo neizejot to savu pilno jauniešu ciklu, neizmēģinot un nejūtoties tā kā pazaudētam, tu nezinās, kas tu esi. Jā. Tev ir jāizmēģina gan tas, un varbūt te pilnīgi drastiski, saprāt, robežās, jā. Bet, izmēģini pilnīgi visu, un varbūt tad tu izies to, jo katram ir jāiziet tas pilnais cikls, lai varbūt attiet atpakaļ pie tā, ka tomēr esi tas, kas tu biji bērnībā, varbūt neesi tas, kas tu biji bērnībā, bet, jāizmēģina pilnīgi visu. Īstenībā, jā, man liekas, krāso matus, sarkans, griezu, jā. Dari visu. Kad vēl, ja ne savos 20 gados? Jauniešu maksimālisms is a thing for a reason. Jā. Un tu esi jaunietis oficiāli 30 gadiem tagad. Tā kā... Jā, tā kā trako, dari visu, kamēr tev nav bērni, kamēr tev nav nekādas saistības, visu izmēģini, lai tu vari savā mieru ostiņā piepildēt. Un justies tā, ka tu esi... Saķēt savu zemi. Jā, skaisti. Jā, skaisti. Tā kā tā. Paldies! Atstāji komentārus obligāti. Ar savām pārdomām. Jā, kā tu esi atradis sevi, vai tu esi atradis sevi, un varbūt tev ir kāds problēmas, ar kurām tu saskaries. Jā, un vispārīgi, ja kaut kāda tempa, ko tu domā, ka tu gribi dzirdēt mūsu viedokli, un kas varētu būt mūsu nākamā epizode? Jā, droši rakst komentāros, jo mēs viņus lasām, mēs klausamies jūsu atsauksmes. Tā kā jā, paldies! Un tiekamies. Mēs nākamreiz. Čau! Čau!